Čau, skatītāji! Jau 10 gadus televīzijas skatītājiem par jaunākajiem notikumiem mākslā, mūzikā un teātrī stāsta kultūras ziņas. Un šos gadus kopā ar skatītājiem ir arī raidījuma vadītāja Eva Johansone. Spilgta personība ar savu stilu ēterā un plašu interešu loku. No filozofijas līdz pat bioloģijai. Mežs ir Evas spēka vieta, kur regulāri tiek koptas arī ģimenes tradīcijas. Evas kafija ir īpašs brīdis katru dienu. Televīzijā Eva var atrast iemīļotākajā vietā Zaķusalā, Ziemas dārzā, kur viņa bauda mieru, kafiju un jaunāko literatūru Zaļuma ielokā. Vienmēr ar jums Latvijas televīzija. Kas ir visgraujošākais pavadonis Vipiņu finālā? Tās ir šaubas. Oskars nespēja saprast, kas ir galvaspilsēta. Jūs savukārt, kad tik neviens nedzirdētu mūsu domu kraudus. Teiksim, Norvēģija vai? Es nezinu. Kura valsts vēl rietumos? Norvēģu jūra. Santa saka Norvēģija. Nē, es tā nezinu. Es neko Santa visu. Ak, šaubas, šaubiņas. Nu, ja reiz es to saku, tad ir laiks Vipiņa finālam. Tiekamies pirmdien, uzreiz pēc Panorāma. Savā dzimšanas dienā jaunais inženieris Juris vēlas kaut ko pastāstīt savam draugam milicijas majoram, taču nepagūst. Es tūlīt nākšu, atnesīšu aviņu vīnu, pavaģirt. Aizdomās varētu turēt gandrīz ikvienu viesi, bet kurš ir īstais vainīgais? Izmeklētājs gribēja teikt, ka Slepkava nemaz nav mežā. Kur tad viņš ir? Kur tad viņš ir? Varbūt, ka viņš ir tepat mājā? Sveicot mākslinieci Ievu Romanovu ar Lielā Kristapa balvu par mūža ieguldījumu kino, detektīvu filma Aveņu vīns. Svētdien 10:10 naktī LTV1. Supernova ir sākusies! 15 mūziķi sacensties par spožākā izpildītāju un labākās dziesmas titulu. Kuram uzsmaidīs veiksme? Skatīsimies un vērtēsim kopā! Latvijas televīzijas dziesmu konkursā Supernova! Konkursa Supernova pusfināla tiešraide sestdien 10:09 vakarā LTV1 un Replay LV. Kamēr kultūras ministrija iegulda nodokļu maksātāju naudu, lai veicinātu Latvijas popmūzikas eksportu, paši to gandrīz neklausāmies. Latvijas raidstacijās spēlētāko dziesmu sarakstā dziesmas latviešu valodā ir saskaitāmas uz vienas rokas pirkstiem, bet straumēšanas servisu topos vietējais produkts praktiski nav atrodams. Kas vainas latviešu mūzikai vai Latvijas auditorijai? Un kas te vēl būtu darāms? Par to šīs nedēļas raidījumā Kultūra šoks. Es domāju, ka ziemai ir laiks atkāpties. Februāris jau klāt un spēlē gudrs vēl gudrāks. Savu dalību sāk 10. klašu skolēni. Bumba ripo tālāk, vispār jau vajadzēja katram piedalīties. Kur zāles ovācijas? Un jā, bumba ir nonākusi galā. Skaties pirmo pusfinālu 2. februārī 18:50 LTV1. Tūlīt Panorāma. Vēlāk šodienas jautājums. Pēc tam dokumentālās filmas Apokalipse – Hitlers uzbrūk austrumiem 2. sērija. Eiropas Savienības līderiem izdodas vienoties par 50 miljārdu eiro palīdzību Ukrainai, ko paredz jaunais darījums un vai Ungārija ieguvusi kādas priekšrocības. Cīņa par nolaupītajiem bērniem un palīdzība ikvienam karā cietušajam. To Olena Zelenska uzskata par savu galveno misiju. Tūlīt pēc Panorāmas ekskluzīva intervija ar Ukrainas pirmo lēdiju.
Vēl ne viss ir nācis atklātībā. Latvijas televīzijas rīcībā ir jauni fakti saistībā ar bijušā premjera Krišjāņa Kariņa privātajiem lidojumiem. Eiropas parlaments sācis uzmanīgāk vērtēt Tatjanas Ždanokas aktivitātes. Plānotais propagandas pasākums Eiropas parlamenta telpās tiek aizliegts. Un jaunumi arī lietā par uzbrukumu Rīgas Austrumu slimnīcas ārstei. Policija tomēr to izmeklēs kā kriminālu procesu. Esiet sveicināti 1. februāra vakarā Latvijas televīzijā ziņu laiks. Labvakar, panorāmā studijā Jānis Geiste un Laura Bonda. Tas ir skaidrs signāls